Labadiena! Tā, jūs man dzirdat tur, ja? Skan kaut kas aizmēr. Skan kaut kas. Oh, sorry, it will be in Latvian. Jā, cik no jums nesaprot galīgi latviešu lodu? Vairums saprot, rokas neceļās. Nu, neko mēģināsim. Tā, pirmkārt, ja jūs nezināt, pa ko balsot, tad jūs droši defaultā nobalsiet pa mani. Paldies, jau avansā, būs labi. Man ļoti iedvesmo iepriekšējais runātājs, es skatos no biznesa puses tā interesanti, un es gribētu mazliet arī pamainīt. Es esmu pirmo reizi šeit, es nezināju īsto formātu, ko no šejienes sagaida, vai jums interesē programmēšana, vai jūs mākat programmēt. Cik no jums māk programmēt? Visi. Cik no jums programmē C, zema līmeņa? Cik no jums programmē asamblerā? Cik no jums zina, kas ir asamblers? Tas jau labāk. Es nāku no programmētājiem, es Latvijas universitāti pabeidzu, un es tādam džekam kā Dainim Krūzem taisīju savulaik valsts auga aizsardzības dienestu softveru. Un softveres tikai tas ir garlaicīgi. Vienā brīdī viņi iemācies, tas tur bija .NET. Vienā brīdī man apnika, un man zvana tēvs, klausies, man tur viens klients vēlās, lai mēs uztaisam ražošanas līniju. Mēs prastu. Es saku, programmēt es māku, kas tur diži savādāks kontveirs. Neko, pamēģināsim. Tas vajadzīgs pēc 6 mēnešiem kārtībā. 6 mēnešus pietiekam laiks, lai iemācītos kontveirs programmēt, pietiekam laiks, lai SketchUpā kaut ko uzzīmētu, uzražotu detaļas. Pēc gada dabujām gatavu. Te elektronika mums bija uz montāžas plates, jūs zināt, kā tas izskatās apmēram. Tēvs man kaut ko zināja no elektronikas, diezgan labi zināja. Es iemācījos programmēt kontrolierus, vieglākais bija C. Plēni bija, nācās rakstīt asambleru, iemācījos asambleru. Tālāk prasīja klients touch aplikāciju, iemācījos .NETā uztaisīt touch aplikāciju, salikt to visu kopā. Kaut kā strādāja, uztaisījām pirmo ražošanas līniju. Mēs ar tēvu bijām divatā kompānijā, un jebkuru challenge, kas mums nāca, mēs reiķinājām 6 mēnešus, ka tu vari uzdarīt ko. Tur bija, teiksim, Baltikovo, varbūt jūs esat dzirdējuši tādu kompāniju Latvijā. Viņiem ir pildīšanas līnija par 4 telpām, visa detaļa izstrāde. Ar otro iekārtas iemācījos SolidWorku, izdarīt korekti. Protams, zaktais SolidWorks, mums tas biznesa gāja diezgan grūti, jo mēs bijām divatā, un tad, kad vienlaicīgi ir kaut kādi vairāk tie projekti, tu konstatē, ka tev ir nedēļa laika izstrādēji, principā. Tad kaut kas pamainās, tev 1 nedēļa laika, tu pirmdienā pieķeries pie SolidWorks, attaisi detaļas, aizsūti, kur tev viņas uztaisīs. Tu zini, ka tev viņas trešdien vajag, un vienalga vai tu ar moci vai ar ko brauc pakaļ viņām, saved kopā, paši saskrūvējam un braucam piekdien pie klienta, un sestdien, svētdien es tam rakstu softu pie klienta, jo tas ir vienīgais laiks, ka to iekārtu var apturēt. Tā mēs, teiksim, Baltikovo uztaisījām ražošanas līniju. Tas ir man iepriekšā pieredze, bet to es sauktu par extreme rapid development, jo pēc tam tas, ko Jānis bija iedevis, tas rapid development, man liekas, tas ir lēni patiesībā. Tas ir viegli. Tas nav nekas sarežģīts. Vai jūs kāds esat dzirdējuši kaut ko par Aironēm? Izņemot tie, kas strādā Aironēs. Kuri gribētu strādāt Aironēs? Labi, jūs pēc tam gribēsiet. Tātad, es esmu Ivars Reņģi, es esmu tātad R&D vadītājs. Man šis Dainis vienu dienu zvana un prasa, klausies, negribu nākt pie mums, tu gribētu programmēt, vai tu gribētu elektroniku taisīt, vai tu gribētu mehānikas inženieris būt. Es saku, es tā kā visus varētu, bet ko tu vislabāk gribi, ka es daru? Labi, nāc vadītāji. Tā mums sākās ceļš ar Daini. Kāpēc vēja industrija? Es biju baigi aizrāvies ar saules paneļiem mājās. Es biju sācis slikt tur saules sistēmas taisīt, un man tā zaļā enerģija baigi uzrunāja. Un tad mājās man nav elektrības pieslēgums. Mēs ar sieviņu uzcēlām māju mežā, saliku saules paneļus, man nav pieslēguma. Dainis laikam bija redzējis kaut ko tur no tiem video, ko tur taisījis, tur kaut kādus filmēja. Un man tas, ka Dainis darbojās Aironas tajā vēja industrijā, tas ir tas wow, jo tas ir pats sākums. Mēs šobrīd izmantojam 7% apmēram no vēja. Un viņš grasās līdz 50. gadam būt tur tā uz pusi apmēram tas zaļā enerģija. Un viņš tikai tagad aktīvi sākās. Enerģijas daudzums būs vajadzīgs, mēs zinām, tās turbīnas kļūs lielākas. Šitā te bija Ildes skatījos, viņa man tagad iepazinos ar Aironēm, vispār man Dainis rādīja.
viņš tāds inspiring, ja kādreiz liela turbīna likās 50 metri, tad tagad pastoties, uz ko viņa iet, un ka tas ir tas kvadrātiskais laukums patiesībā, jo mēs lielāku laukumu dabujam, jo tur vairāk enerģija, un tāpēc sanāk ļoti racionāli viņa taisīt tā kā stipri lielāku. Tikai tas, protams, nāk ar challenge'iem. Tad vienkārši es uzliku tā salīdzinājumam, ka tā lāpstiņa izskatās pa gabalu maziņa, ja viņu salīdzina, teiksim, ar tādu sporta laukumu, vai arī šī bilde, kā mēs viņu transportējam. Izaicinājumi parādās uz katras soļa, un viņas arī kaut kādā ziņā visas tās lāpstiņas ir nedaudz roku darbs, jo tas viņam nav pilnībā noautomatizētie procesi. Ap šo laiku es pieļauju, ka gan ir, bet idejiski jūs varat ieraudzīt, kā izskatās tas blades. Un šī bilde, tad, ka Latvijā liekas, mums ir daudz vēja turbīnas, teiksim, jūs pasties, tu ieraugi 20. Un ja mēs ieraugam, cik viņas ir ārprātīgi daudz tie lielie laukumi, cik tas ir iedvesmojoši, ka tas, ja mēs ar viņām kaut ko darām, tad tas ir tā kvantitāte, viņš vienkārši, un šis viss augs vairāk. Un rodās zināmas problēmas. Šis vēja turbīnas, tas pats tipiņš, viņš griežās ar ātrumu 300 km/h. Liekas, viņi tur griežās lēni, bet tas gals griežās nenormāli ātri. Un viņi sāk erodēt, viņš lēnām lobās nost tie materiāli, un šīs turbīnas ir jālabo, viņas ir jātīra, viņām ir kreki dažādi parādās, un līdz šim principā to darīja cilvēki. Un kā tas īstās liekas cilvēkam, ok, tur viņš uzkāps augšā, viss tur labi, bet es jums gribu parādīt mazu video, lai jums būtu sajūta par to bīstamību. Es nezinu, vai skaņa jums arī interesē, varbūt, ka skaņa jums pat nevajag. Skaņa nebūs, bet jūs varat apmēram sajust, kā tas izskatās, cik tas ir bīstami, ja kaut kas noiet greizi, un tie cilvēki mēdz būt nelaimes gadījumi. Un tas, ko Ironis principā, par to es drusciņu vēlāk, bet jūs saprotat, kāpēc tas ir bīstami cilvēkam. Šādi te video, tas mērogs, viņš tur augšā ir, viņš mēģina kaut ko darīt. Ja viņš mēģina to turbīnu labot, teiksim, cik tas ir kvalitatīvi iespējams, cik tas ir ātri iespējams, ja viņš kaut ko tur aizmirst, ko tas nozīmē. Ko nozīmē, ja viņš kaut ko tur nav pieāķējis tā kā vajag. Un tad mēs saskaramies ar tiem challenge'iem, ka tas ir lēni, tas ir ļoti sezonāli, tas ir bīstami un tas ir dārgi. Un tāpatās kā autoindustrijā mēs tagad esam aizgājuši tur uz Ilona pieminētājo robotu taksī, tā vēja industrijā mēs nonākam pie tā, ka šis maintenance viņš ir jāveic ar robotu. Un mēs viņu gribam preventīvi jau saprast. Tur mums ir AI gudrie džeki, kas mēģinās paredzēt, kad, teiksim, jāveic šīs te vēja turbīnu remonti. Un mūsu misija Ironis ir principā pātrināt šo vēja zaļo enerģiju kursa izaugsmi. Tas ir par Ironiem. Kā Ironis sākās? Es jums pieminēju šo kungu, Dainis Krūze. Viņš zināja, kā es viņam taisa programmatūru. Viņš teica, Ivar, nāc pie manis. Un viņam ir draugs Jānis Putrāms, kurš šodien bija paredzēts manā vietā, kas ir mans vadītājs tiešais, ļoti jauks cilvēks, ārkārtīgi talantīgs džeks. Viņi sāka ar dronu, viņi uztaisīja dronu, viņi bija nolēmuši ar dronu kaut ko darīt, un tad tā komanda sāka izaugt, un te jau jūs viņu redzat drusku lielāku. Tagad mēs šo komandu, savu R&D komandu, mēs esam sadalījuši 5 ciltīs, kur mums katra cilts dara savādākus uzdevumus. Un es parādīšu jums, kas mums tā notiek. Mums notiek inspekcijas. Vienam cilts, kas ir 10 cilvēku komanda, kur ir daži mehānikas inženieri, daži elektronikas inženieri, daži programmētāji. Un, ja runā, teiksim, par to, ko es jums par zemā līmeņa prasīju, tad šī cilts tur nākas, viņi, teiksim, taisa mašinīti, kas brauc iekšā pa spānu. Mēs paši esam uztaisījuši visus drivers tam motoram, mūsu paši taisīti motori. Tur ir sākot no viszemākā līmeņa līdz tam, ka mums ir AI izanalizē visus krekus, kas parādās tur iekšā un iedod pilnīgu rezultātu, kas ir mums citā stāvā notiek. Un šīs komandas vadītājs, kā reiz mums ir arī šodien ieradies un klausās, Edgars, viņš atbild par šo komandu, kas visus taisa zibens inspekcijas, dronus,
Un šis rapid development, ko pieminēja drusciņ tas virsraksts, principā, kā mums tie uzdevumi rodās. Teiksim, vadītājs uzzina, ka ir jāveic kaut kāds jauna tipa servis. Teiksim, mums bija jauns servis, ka mums iekšā ielikt spānā kameriņu. Un šo kameriņu nav paredzēts tā kā baterijas mainīt. Viņa paredzēta vienreiz ielikt spānā. Viņai pašai ir sevi jāuzlādē, un mums viņa pirmā parādās uz lauka pēc 3 mēnešiem. Viņas ir aprīkotas siltnes spānā. Kas man bija lielākā baža? Vai tur, teiksim, ja mēs liksim kaut kādu litiju bateriju, kas notiks, ja viņa aizdegsies tajā spānā? Kas notiks, ja viņa noplīsīs un, teiksim, augs pret to spāna galu un izšķīdīs tur vai mums kaut kāds. Un tas, teiksim, tas, ko mēs taisījām vienā eksemplārā, tas izrādās ir stipri vienkāršāk. Jo tajā brīdī, kad mēs sākam kaut ko palaist, teiksim, šādi te mums ap 100 braukā apkārt visās malās skanē lāpstiņas. Tā kā mums ir visās malās šis notiek, tad katra mazākā kļūda, viņa iznāk ārā. Un laikam tas gudrākais, ko es varētu atbildēt, kā var izslēgt tās kļūdas iespējamību. Visur mums vajag domāt, ka single point of failure nekur mēs nedrīkstam iestrādāt. Mums arī ir aizdegusies baterija. Kāpēc viņa aizdegās? Galīgi muļķīgas cilvēku kļūdas pēc, bet viss ir jāatrisina tā, ka pat, ja tu visu izdari nepareizi, tev ir otrs mehānisms, kas tev nostrādās. Un tad mēs, teiksim, šo mašīnīti, kas mums braukā pa spānu, gan jau tālāk būs kāda labā bilde, mēs viņu liekam saldētavā. Sasaldējam uz 30 grādiem mīnusā. Pārbaudam, kā viņa uzvedīsies 30 grādos mīnusā. Karsējam, kā viņa aizdegsies. Mēs to visu esam pārbaudījuši savā ražotnē, mēs pēc tam viņu aizgādājam, uzraugam pie klienta, mēs palaižam mazā daudzumā, tagad mums jauna versija nāks ārā, dosim otru līdz, klients viņu pieskata, ne klients, tas mūsu, mēs veicam visu servisu arī. Mūsu šis servis cilvēks, plus mēs sūtam pirmiem uz lauka līdz inženieri, kas pieskata. Tas tāds komplicēts darbs. Cita komanda mums šī te cilts, mēs viņas pa ciltīm tātad saucam, nodarbojās ar klīningu, ar šo te tīrīšanu. Tās vēja turbīnas, viņas mēdz palikt ārprātīgi netīras. Es nezinu, vai jūs varat saskatīt tur pa gabalu, bet viņi mēdz būt tik drausmīgi netīri, ka viņi ir kārtīgi darvas kārta virsū, ka tur šķiežās visas tās eļas, kas saulē ir piecapušās. Viņi nenāk nost ne ar ko. Principā mēs uzzinājām, ka ar rokām šie te, kas rope techniciani, viņi ar benzīnu un eļļām kaut kādām to dara, bet mums atkal, ja mēs veicam servisu, mums ir jāpamato, ka mums ir šis compliance, ka mums ir ķīmijas atbilst to valsts noteikumiem visiem, ka mums ir visi certifikāti. Mums ir jāizdomā, kā šo notestēt vispār, kā mēs varam sagatavot kaut kādus paraugus, kāda metodika, pie mums strādā ķīmiķi, kas attiecīgi pēta visus tos procesus, un tas, kas liekas vienkārši nomazgāt, vismazākā bēda ir uztaisīt to dzelzi, uzrakstīt viņam softu. Tas ir vismazākā bēda, bet viss tas pasākums kopā, kas vēl ir iesaistīts, ko pat ļoti daudz nenojauši, tas rada, ka tas laba izstrāde, viņa prasa to gadu, 2 un tā tālāk. Trešā mums vissmagākais, kas mums ir repērs, ka mēs labojam šīs lāpstiņas. Un tas ir kādā brīdī, jūs redzēsiet, es varēšu specifisks robots parādīt, bet ir entie veidi, entie šie pārklājumi, ko mēs liekam virsū, kādas kategorijas lāpstiņas mēs varam salabot. Mēs gribam to darīt kaut cik regulāri, jo viņi lēnām nolietojās. Parādās jauna tipa lāpstiņas, parādās zibens sensori. Tas ir ļoti sarežģīts process, ko cilvēks, šie rope techniciani, viņi nekad nevar izdarīt izcilā kvalitātē. Mēs to spējam, un tas ir tātad roboti, tehniķi uz lauka, visam jābūt apmācītam. Tas īsumā par aeroniem. Kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies tagad pa visu pasauli, mēs veicam šos servisus. Šobrīd arī visticamāk kaut kur notiek kaut kādas inspekcijas ar visu to, ka ir ziema. Tā, ko mums nozīmē programmēšana? Mums ir viens stāvs mūsu uzņēmumā, kas nodarbojās, kas reāli sēž pie datoriem. Jo mūsu programmētāji, kas man ir 6. stāvs, tie ir tie, kas reāli raksta programmatūru droniem, raksta mašīnītēm, kas brauc iekšā pa spārnu, raksta programmatūru tam aparātam, kas brauks un labos, teiksim, to lāpstiņu. Un šie programmētāji, viņiem ir drusciņi cita tā ikdiena. Teiksim,
Šis ir teleskops, saucās Zero Downtime. Mēs inspicējam vēja turbīnu, viņu neapturot. Un mēs esam uz fizikas limita, ka gaisma šajā attālumā fiziski ir iespējams, ka mēs pusmilimetru varam nofotografēt un dabūt ārā klientam neapturot, tāds master sasniegums. Tas teleskops, viņš ir ieliekams L200 vai Hilux mašīnā aizmugurē pa visu kraves kasti. Milzīgs aparāts. Tu var redzēt, kā viņš strādā. Šis ir tagad pilnīgi jauna mašīnīte, kur mēs paši izstrādājam visus ritenīšus. Ritenīte ir iekšā drivers, ritenīte ir iekšā motors, un mēs viņam tikai pasakam, brauc ar tādu ātrumu, brauc ar tādu spēku, ar tādu uzrāvienu. Visi 4 ritenīši paši piedzen. Viņam uzdevums ir būt ārprātīgi mazam. Viņam ir uzdevums spēt dažādos veidos to lāpstiņu iekšā skanēt. Viņam ļoti spēcīga gaisma ir vajadzīga, viņam ir baterijas iekšā, kuras nekādā gadījumā nedrīkst aizdegties. Un, principā, tāda brauc iekšā pa spānu, te var apmēram redzēt, kā tas pa spānu iekšā izstās. AI nosaka, kur ir plaisas kaut kādas, kur varbūt vajag kaut kādu ekstra. Šī ir tā kameriņa, ko es jums teicu, ko mēs līmējam iekšā spānā, kas paliek tur mūžīgi. Viņai ir uzdevums ik pa laikam nofotografēt vienu kadru un mums atsūtīt, ka mēs saprotam, ja tur ir kaut kāda mikroplaisa, vai viņi paliek sliktāk, vai viņi paliek labāk. Es domāju, vai tiešām neviens neiebildīs, ka viņi varētu pat palikt labāk. Ne, viņi nekad nepaliks labāk, viņi paliks tikai sliktāk. Bet man prieks, ka jūs klausījāties. Paldies. Drīkst jautāt Droši. Par to mašīnītē. Kā viņi turās pie spāna malas? Kā viņi turās pie spāna? Viņi brauc iekšā. Spānā ir milzīgs atvere, un viņi brauc pa iekšu. Jā, kā viņi turās pie tā? Lāpstiņa atrodas horizontāli apturēta. Tad, kad ir apturēta. Okay. Mēs arī taisījām eksperimentu, ka tā lāpstiņa var būt 40-30 grādu leņķī, un ka mēs viņu ar turbīnu, viņai bija gaisa turbīna, kas viņu pūt augšā vēl, lai būtu jāaptur retāk. Bet tas mums neiedzīvojās. Tad, teiksim, zema līmeņa. Vajadzēja, lai griežās, vai vienkārši aizšaist to galvu. Nevajag kompas. Tur, starp citu, iekšā atrodas cilvēks tajā naclē. Tajā brīdī viņi brauc un viņu pieskata. Viņam cīvēja galvu. Viņi pēc definīcijas nevar kāpt augšā tur tad, ja viņa nav apturēta. Tā kā tas ir. Bet tas ļoti interesants, jo tur tik daudz ir tie faktori, kur kāds iemanās kaut ko izdarīt greizi, kur mēs tad, kad uzzinām, ir kājas augsts visiem, un mēs nopriecājamies, vai šito mēs esam patiesi novērsuši, vai kaut ko tādu neiemanīsies kāds izdarīt vēlreiz. Kāpēc tik svarīgi ir neapturēt? Tas klientam maksā. Viņa ģenera elektrību. Kā viņa apstājās, viņa ģenera elektrību. Bet es vēl drusciņu, ja jums ir vēl jautājumi, jūs droši var prasīt ir procesā, bet es gribu mazliet no tā zema līmeņa programmēšanas iedot un mazliet no tā augsta līmeņa. Teiksim, kā mēs to robotu vadam. Šeit ir simulācija, kur džeki, teiksim, izštuko. Jūs arī varat redzēt, kā izstās viņš. Mēs viņus vienu esam uzvāķējuši augšā, un mēs velkam to robotu, un mēs viņu nokontrolējam precīzā ātrumā ar precīzu piespiešanās spēku, ka viņa vienmērīgi tiek novadīta precīzi pa savu vietu. Kādreiz to mums darīja cilvēks, piekoriģēja, piestūrēja, tagad viņš nospiež vienu pogu, viņš uzvalka perfekti. Tad cilvēks vairs nedrīkst iejaukties tajā procesā. Tas ir tāds ultimatums sasniegums, ko mēs šogad dabujām. Tad, teiksim, tādi varianti kā robotiskā roka. Tas ir tas rapid prototyping. Mums vajag pārbaudīt, teiksim, klients pateica, mums lāpstiņas ir pa vieglu. Jūs varat kaut ko izdarīt. Mums vadītājs pasaka, jā, mēs uztaisīsim jums robotu. Pēc 3 mēnešiem būs lauka. Paņemam to robotisko roku, izurbam caurumu, tur iedozējam iekšā masu precīzi, uzliek plāksteri virsū, nošpaktelē, nokrāso. Programmētājiem zinām izaicinājumi. Un, kas vēl ir interesanti, ka programmētāji brauc arī līdz dažkārt tajos pirmajos pilotu projektos. Un tad viņi dabūja šo, šis, teiksim, ir lāpstiņa, ir izliekts gals. Un tad pēkšņi izrādās, ka klientam ir lāpstiņas ar izliektiem galiem. Un vai mēs varam to lāpstiņu saremontēt arī to izliekto galu, tad mēs paņēmām robotisko roku, uzvilkām špakteli, bet tas nav tik vienkārši, tur kaut kādi 7-8 dažādi procesi. Mums jāaktivizē virsma, jānoslīpē. Tas process ir ļoti cimperlīgs un garš. Un tas šis Edgars, mūsu inženieris, viņš ir aizbraucis līdz uz projektu. Pirmo reizi laižam šo robotu, ar kur notiek virsmas sagatavošana.
mehānikas inženieris, programmētājiem softu tur diezgan maz ir, tur diezgan vienkārši viņš ir. Viņš ir komplicēts no tā, ja mēs gadījumā to virsmu nesagatavojam perfekti, lobīsies nos produktu pēc tam, nebūs virsmas atkaizī. Un tad mums ir laboratorija, mums ir ķīmiķi, mums ir testa zona, mēs visu to mērām, nu, tad tas sāk palikt komplicēti. Šis ir mūsu galvenais programmētājs, Rudolfs. Viņš sēž šobrīd busiņā, viņa aizbrauc līdz uz projektu. Tie tehniķi strādā ar 4 ekrāniem, vada visus robotus. Tas viss ir mūsu rakstīts softs, protams, mūsu taisīta pults, mūsu aprīkots busiņš, infrastruktūra. Vēl es jums parādīšu kādu video, lai jums atpūtinātu drusņaus no manis. Šis būs kā viens no pilotprojektiem, kur mēs ar robotisko roku veicām servisu. Viņš šobrīd noskanē, vai mēs viņu pareizā vietā nolikām. Viņš zina, ka viņš ir pareizā vietā, bet viņš pārliecinās. Viņš noņem punktus noteiktus uz lāpstiņas. Jūs tā kā izmantojat kaut kādu datorizētu vidi, kur viņi tā kā apmācās? Jep. Un tas sarežģītākais, ka viņas nav vienādas. Tas lāpstiņas, lai arī viņas ķipa ir vienādas, dabā kaut kas drusku atšķirsies. Dabā mēs viņu drusciņi nepareizā vietā pieliksim. Šis, teiksim, ir speciāli alkoholu nošpricēto virsmu, lai mēs viņu dabūtu perfekti tīri, lai tur nebūtu nekāda iespēja, ka tur ir kaut kas lipīgs, kas varētu pēc tam atgrūst produktu. Ja kaut viena skrūve nokritīs vai kaut kas, un klients par to uzzinās, mēs vairs nekad nenonāksim uz tā lauka. Tas tādam galējam backupam. Mums tur nevar nekas nokrist. Bet mums ir galējais backups, ja tomēr, tad tas ir šī švamīte, viņš ar spirtu notīra. Es iespējams sāstu kaut ko nepareizi, jo zinu, man vēl viens kolēģis ir, kas te par šito darīja kaut ko. Bet idejiski, jūs saprotat, tas ir kā tas noteikti simulācija, teiksim, kur mēs zinām, kādai viņai būtu jābūt, un tad mēs nopozicionējam viņu precīzi. Bet šis bija viens no... Laikam, te ir sarežģītākais projekts, ko mēs darījām pagājušā gadā, ja neskaita nākamo projektu, ko es jums parādīšu, kā mēs braucām jūrā. Jo tas, kas ir tas Ultimate Challenge, ir šis vēja turbīnas atrodas arī okeānā. Un mums bija ideja, ka mēs varētu aizbraukt un jūrā arī to pašu izdarīt. Bet, lai mēs, Džeki uzrakstīja visu programmatūru, visu sataisīja, bet, lai mēs viņu pārbaudītu, mēs aizbraucām uz Liepāju, noīrējām visu tehniku. Mums pēc tam pieteicās Ventspils, teica, brauc pie mums, mēs nākamreiz mums visu dosim. Tas bija tik interesanti, tur televīzija ieradās, panorāma parādīja. Bet Džeki vienkārši pārbaudīja konceptus. Vai ar ankuriem noliet bojas pareizi, mēs dabūsim visu matemātiku kopā. Simulācijā to visu uztaisīja, strādāja, aizbrauca uz vietas. Bija tik garlaicīgi, ka mēs bijām priecīgi. Pēc tam mēs to pašu izdarījām Skotijā, veicām pirmo servisu jūrā. Un tāds interesants process. Tur dodās līdz programmētāji, dodās līdz inženieri, lai nekas nevar noiet greizi, ka mēs elektroniķi bojas, lai mēs pēc tam varam atrast savus ankurus. Un pirmā reizē mēs dodamies, tad mūsu inženieri, pēc tam mūsu R&D vairs nav iesaistīti, tad brauc komandas, kas ir apmācītas. Mēs viņiem sataisam visas instrukcijas un viss notiek. Un tas ir, ja jūs gribat mums pievienoties, jūs varat ātri nofotografēt to kodu un mēs nākam mūsu komandā. Un paldies jums liels! Kādi jautājumi varbūt? Jā. Jums apkopē dot kaut kādu logu un jums jāiekļaut, piemēram, 8 stundu laiku un ja pēc tam kaut kādas... 7 stundas viena lāpstiņa mēs, teiksim, nošpaktelējam, uzliekam gala materiālu, veicam kaut kādas 3 secīgas procesus, mums tas ir jāizdara. Ja mēs aizkavējamies, klients ir ļoti nelaimīgs. Un aizkavējamies bieži. Tas noteikti viņa netīra. Tas ir tas, kāpēc klients grib. Kāpēc viņa netīra mēs palikt? Kāpēc viņa vajag tīrīt? Viņai ir iekšā tur zobrati,
un no tiem zobratiem, kā likums iet, tur eļas kaut kādas špricējās, tad tas ir vistrakākais, ir tas eļas, kas nāk no pašas turbīnas, ka viņi tur lēnām kaut kas druciņi sulo, un viņi nošpricē, bet tas ir gan... Kas ir slikts tajā, ka viņi nošpricē? Neglīt. Funkcionāli nav, jā, tā kā... Funkcionāli, ja lāpstiņa, tad drusciņi var būt kaut kas, bet tas nebūs funkcionāli, tas nebūs, tas ir tīri estētiski, ka klients grib, lai viņam smukas baltas viņas ir. Viņam pieaug tāda darbas kārta tāda, ka viss tas augša, teiksim, visa brūna galīgi, bet vēlna mēdz būt. Jā. Ir biznesa ideja. Ir autodetailings, jums arī tāda jāuztais. Kā lūdzu? Kādu? Autodetailings ir, piemēram, lai nebūtu mašīna ļoti netīra. Jā, ir visādi akvafobi, hidrofobi. Jums arī tādu jāizdomā. Lai atgrūstu? Jā. Mēs izmantojam, lai atgrūstu, teiksim, ir isofobika pret ledu. Mēs klājam virsū speciāli pārklājam. Bet uz turbīnas, es nezinu, vai tas ir baigi iespējams, bet mums šis tīrīšanas process, viņš paliek ar vien kvalitatīvāks. Mēs ar vien labāk iemācāmies nelietot ķīmijas vispār. Izrādās, ka ir tehnoloģija, kā mēs varam tur sagatavot pirms tam. Tur esot ķīmiķu komandam strādā, meklē, kas ir iespējams vispār, ko mēs varam atrast kādus, un priekš mums arī speciāli taisa pa ķīmijas. Man draugs tieši strādā, kā sagastas cilvēks ar turbīnu un bieži stāsta, ka tur dēļ vēja, dēļ laika apstākļiem vienkārši nevar tikt pie tās turbīnas, tikt virsū. Salīdzinot ar robotiem, roboti tagad ir stabilāki, viņi arī ietekmē vēju, ūdeni, sniegu un pārējo. Mums ir kritēriji, pie kuriem mēs vairs tiešām nespējam braukt. Teiksim, tagad mēs strādājam pie materiāla, lai mēs labotu turbīnu, kas mums arī mīnusos grādu varēs ziemā veikt servisu. Un tad mēs tur neesam, jo cilvēkam, teiksim, ja tas rope technicians, viņš jau mīnusos, viņš nevar pasēdāt, viņam jau 10 grādos kaut kādos tur augsts būs, vējā viņam ir ārprātīgi bīstami. Mēs jau varam uz lielākā vējā drusciņi, bet, teiksim, tādā vētras laikā tur mēs to nedaram. Mums ir, teiksim, metode, kā mēs to lāpsim, viņi šūpojās, lāpsiņi, ja viņi aptur, vējš viņi šūpina. Un tad mēs strādājam pie metodēm, kā mēs viņus sistemātiski noslāpinam, lai viņi nešūpotos, lai mēs tos logu, kas ir iespējams, mēs viņu visu laiku spiežam, cik vien tālu var, ka mēs tur karstā laikā, ļoti augstā laikā, pie mitruma, teiksim, meklējam jaunas ķīmijas, kā var. Ja salīdzina, teiksim, rope technician un aeronas, kāda procentuālā daļa tirgu? Gandrīz tikai rope technician. Mums ir 450 apmēram darbinieki. Mums ir ap 100 kaut kur komandas uz lauka, kas mums brauc. Es domāju, globālajā tirgu. Mums īsti nav konkurentu. Mums ir tikai inspekcijās vēl ir konkurenti, bet, teiksim, kas labo, mēs esam te vienīgie. Kāds kaut ko varbūt drusciņi. Rope technician, viņi sastāda to... Viņi sastāda. Mūsu konkurents ir rope technician. Jā, par to es arī un mēs varam salabot tikai 1., 2., 3. kategorijas bojājumus. Ja tā lāpstiņa ir sarudējusi tālāk, teiksim, vajadzīga kaut kāda laminācija, to mums ar robotu nedara. To dara tikai, jā. Bet, ja mēs viņu uzturam kaut cik regulāri viņai tiek veikts apkops, tad, principā, mēs viņai tikai uzliekam to virsmas pārklājumu, viņa ir gatava, viņa 1., 2. kategorija, tur nekas nav vajadzīgs. Kas ir tā jūsu rapid kaut kāda metode, ar ko tas atšķirās no kaut kā cita? Drusku vairāk par to. Ja skatās uz mana prezentācijas nosaukumu, kas man bija Rapid Development, tad pie šī man gribētos teikt, ka tas ir tīri, ka pēkšņi rodās menedžmentam ideja kaut kāda, ka tirgū parādās kaut kas, un mēs vienalga kādu spageti kodu, vienalga ar kādām metodēm saliksim to pirmo prototipu, kas aizbrauks, un viņš sev pierādīs. Un tas trakums ir tad, ka viņi pēkšņi jāuzražo 10. Un tad ir NPI, ražošanas inženieri iesaisti, tad tas paliek, bet to pirmo izdarīt iespējami ātri, tur aizbraucam uz depo, nopērkam švami, pieliekam klāt, pārbaudam konceptu, vai tas strādā, vai to vispār var izdarīt. Un kaut kādā ziņā tas man viņu gribās dabūt arvien ātrāk un ātrāk. Un lai kāds tur spageti ir, mēs viņu iespējami ātri notestējam, un pēc tam mums ir visa ziema, teiksim, ka mēs varam mierīgi atstrādāt, pārtaisīt, uztaisīt stabilu. Un tas ir, ko es gribētu arī tajos startupos ieteikt.
nevis mēģināt uzrakstīt kaut kādu perfekto kodu. Viņš nevienam nav vajadzīgs. Tu viņu raksti 2 gadus taisi kaut ko, ap to laiku tu esi pabeidz, izrādās tur AI to pašu uzraksta 2 stundās, tad pilnīgi pa velti izdarīja. Kaut kādi koda komentāri. Man priekš pirmā prototipa, man pilnīgi vienalga, viņi komentē, man vajag to dzinumu tam programmētājiem, ka viņš grib iespējami ātri dabūt viņu gatavu. Un tas es te, teiksim, dzirdēju, vai grūti ir dabūt inženierus. Man viens no Kanādas, Džekiņš, pazvana, gribētu padzirdējis par Aironiem. Es gribu pārcelties uz Latviju un strādāt pie jums. Tad strādās arī, es to nemaksāšu algu, kaut vai, lai man tikai ir, kur dzīvot, es gribu pie tevi strādāt. Mēs viņam beigās maksājam algu, viņš ir komandā, arī mums inspection, es nezinu, es zinu, ka viņš ir ārprātīgi motivēts sev pierādīt. Tad mums ir no Indijas džeks, kas atbrauc pārcēlās uz Latviju no Indijas, elektronikas inženieris. Ir pasaulē tādi talanti, un viņus vajag vākt kopā, un ja tu sevi vari kaut kā parādīt, ka tev ir tā ideja, tu gribi iedvesmot to pasauli, gribi kaut ko, iedvesmot tos cilvēkus, viņi gribēs strādāt un ne jau tur atalgojumā ir jautājums. Tas ir, teiksim, mēs bijām tajā savā biznesā, es mēdzu 3-4 mēnešus nezināt, kas ir alga. Es nezinu, kas ir slimības lapa, kas ir atvaļinājums. Tev man pēkšņi man pasaka, tev atvaļinājums pienākās, wow, tas tāds jauns koncepts priekš manis, sakot, bonusi darbā. Wow, tas ir tā interesanti, bet par to vajadzētu būt tādiem sevišķi pateicīgiem, ka tev dod vēl kaut kādas ekstras, bet tas, kas dara to dzinumu, ir, esi tici tai savai idejai, ko tu gribi panāc, ka tava komanda tam tic, tu viņi izdarīs, un viņi būs tev uzticami, un viņi nepievils. Par komandu gribēju jautāt, ļoti multidisciplināri izklausās, tiešām tāds. Tur nesanāk kaut kāda rīvēšanās savā starpā, kāda piedara, kāds saliedē. Tas ir ārprātīgi interesants topiks, jo tad, kad es atnācu, mums bija 40 cilvēku komanda, kas vienkārši taisīja dažādas robotus un nebija vadītāji īsti. Un es tad parunājos ar dažiem gudriem cilvēkiem apkārt, sapratu, ja es uztaisīšu kaut kādas 5-6 mazas komandiņas, vienalga, vai viņiem ir kompetence vai nav, viņi viņu ir iemācīties, viņi būs motivēti. Un principā es izveidoju šos te traibus, tās ciltis. Mēs viņus pēc tam nosaucām pa ciltīm, kur katrai ir specifika, katra tā komanda ir pašpietiekama, viņai ir uzdevums meklēt tos resursus, kas viņai trūkst. Viņi man pateiks, mums vajag tehnisko, mums vajag kādu, kas raksta dokumentāciju. Kā mēs to varam dabūt kārtībā? Meklējam kaut kādu tādu tipa kompetenci. Pēkšņi priekš mazgāšanas tās komandas. Viņi saka, mums nav tādu zināšanu, lai ķīmiski saprastu, kāpēc tas klients mūs izmet ārā no tā lauka, ja mēs mazgājam ar kaut ko, kas nav atļauts. Paņemam darbā ķīmiķi. Mēs uztaisījām laboratoriju. Es nezinu, kā tas strādā. Pie manis atnāk, man jāveido viss viņš no jauna. Mums, teiksim, laboratorija, jauns koncepts kaut kāds. Kādas disciplīnas tur vajag, bet man vajag tos cilvēkus, kam deg acis, kas grib izdarīt. Un tad, kad viņam deg acis un viņš zina savas prioritātes, viņš viņām tic, viņi izdara brīnums, viņi iemācās, viņi atrod veidu, kā, un galvenais viņus dabūt ir motivētus. Disciplīnas izaug pēc tam. Jā? Palaidu garām, bet kādi tagad ir tā kā jaunie, izaicinājumi? R&D. Ļoti interesanti izaicinājumi. Viens, teiksim, laikam viskritiskākais tagad ir izdarīt iespējami īsā laikā turbīnas salabošanu, jo patreiz mēs dzīvojam kaut kādā ticībā, ka to vienu turbīnu var salabot 4 dienās. Es domāju, kāpēc to nevarētu izdarīt 3 stundās visu? Mums ir kaut kādi fizikas limiti, bet kur ir tie mūsu limiti challengeot? Un laikam tas ir nevis domāt, kā izdarīt pa 20% ātrāk, bet kas ir fundamentāli leciens kaut kas. Jo tad, kad bija man tā viena bilde, es gribu parādīt jums atpakaļ, kāpēc viņu palūdzu ielikt iekšā prezentācijā, man viņa jau bija gatava, kas man vienkārši
Mežs ar turbīnām. Jūs pasties, ja mēs strādājam viena turbīna nedēļā, mēs nekad nespēsim viņas visas paņemt. Kaut kas fundamentāli jāmaina. Un es teiktu, lielākais izaicinājums ir, kā to nevis par kaut kādiem procentiem labāk padarīt, bet kā ielikt tajā nākamā līmenī, ka tas ir, un mums ir idejas tur, mēs pie tā strādājam, es domāju, pēc kaut kāda laika mēs tur būsim, bet viņš ir gan no ķīmijas izaicinājums, gan no fizikas izaicinājums, gan cilvēku galvās izaicinājums. Vai tas robots dara visu pilnīgi automātiski, vai tā komanda var būt mazāka, jo, teiksim, viņi tagad brauc 3 cilvēkums, vai varētu braukt 2. Viņi tagad brauc ar 3 mašīnām, vai varētu braukt 2 mašīnas. Kāpēc nevarētu braukt 1 mašīna? Ir kaut kādi tehniski limiti, ar ko visu laiku, teiksim, mēs visu laiku braucām ar dīzeļu ģeneratoru līdzi. Es infrastruktūras komandai pateicu, klausieties, tas ir smieklīgi. Mēs esam zaļā enerģija, mēs braucam ar dīzeļu ģeneratoru. Mums nākamgad nebūs vairs ģeneratori. Bet tā kā praktiski tas ir labāks nekā baterija? Saules baterijas jumta. Bet ja mākoņi? Atrisināt. Kādi mums ir varianti? Vai mēs varam veikt servisu dienu un pa nakti lādēt, teiksim, pie autolādētāji? Kāda vēl ir varianti? Varbūt mēs varam ar elektromobīlu braukt, kuram ir pašam elektrība. Challengeot visu laiku tās robežas, es teiktu, tas ir tas lielākais izaicinājums. Jā. Kādi jums īsti ir kritēriji programmētājiem, ja principā raksta viņi visu, ko raksta kaut kādu spageti? Nē. Nekādā gadījumā. Mums ir noteikti 3 līmeņi. Pirmais ir alfa. Alfa ir tas, ko mēs drīkstam tikai lejā pamēģināt. Tas ir jebkāds spagetī, bet mēs pārbaudām konceptu. Tad mums ir tas beta, kas drīkst aizbraukt. Mums ir viena turbīna šāda, te mums ir Popē pie Ventspils, kur mēs pārbaudām klienta tajos reālajos apstākļos. Un mums viņa ir dabūta, ka mēs viņu izmantot, viņa ir sabojājusies, viņa stāv tieši tā kā mums vajag, un mēs izmēģinām tur visu. Tā, ka viņš brauks pie klienta, jau veiks servisu, tad viņam jābūt drūmi stabilam, jo tur mums katra tā kļūda, un mums ir speciāli viens cilvēks mūsu komandā, kas atbild par to, lai mums būtu softa kvalitāte, kas ievieš visus procesus, kā mēs caurskatām, kā mums AI varētu nākotnē caurskatīt šo te, bet tas ir vesels pipelines, kam tas iet caur DevOps, tas viss iet cauri, tas tiek, mums visur ir iespēja pacelt atpakaļ vecās versijas, bet tas spageti viņš nekad nenonāk pie klienta, jo tur jābūt drūmi stabilam. Bet tas rapid pirmais, lai dabūtu things done, pārbaudītu konceptu, tur es teiktu, jebkā, mēs vienkārši pārbaudām konceptu. Un es laikam šo te es gribētu vēl uzsvērt, ka kamēr tu neesi uzrakstījis to spageti un pārbaudījis kaut cik reāli, ka tas spēj strādāt, nevajadzētu aizrauties ar excelento variantu. Jā. Tas rapid to 3 mēnešos, vai alfa to 3 mēnešos? Atkarīgs ļoti. Ja tā būs kaut kāda robotiskā roka, tur var gadīties ar ilgāk, var gadīties. Jautājums, cik daudz laika tāds tipisks, teiksim, tad taisīsim jaunu inspekcijas robotu no alfas, betas un tas trešais aizmirst. Relīzes kandidāts kaut kāds, kas mums uz... Cik ir tas process, un tā kā rapid dabūjam 3 mēnešos uz lauku, kas būs tas laiks, kad mēs ekspektējam, ka mēs to nodabūsim produkcijā? Pirmkārt, nav nevieni 2 līdzīgi roboti. Teiksim, ja mēs pastīsimies internali, tā mašinīte, kas brauc iekšā, mēs uztaisījām vienu, kas mums strādā ļoti labi, mēs viņai dabujām downtime 0,02, cik mums bija jau pēdējais procenti, ka viņa nestrādā. Mēs esam nolēmuši uztaisīt jaunu versiju. Viņa, vismaz gadu mēs viņu izstrādājam, un viņa vēl nav tā alfa, jo viņa ir tik komplicēta savā būtībā, bet ja tas ir kaut kāds tur robotiskā roka pamēģināt kaut kādu konceptu, nomērīt kaut ko, vai kameriņa, teiksim, kas mums liekas spārnā, tas pirmais, kas nonāks tur, viņa kaut kā pildīs savu funkciju, mēs pārbaudīsim, vai tas vispār tirgu ir derīgs produkts. Un tas nedrīkst kavēties. Pēc tam, kad tas koncepts pārbaudīts, tad džeki nākat mājās, strādājot pie kaut kā, kas būs jau ar labāku downtime. Es vienkārši varbūt gribu papildināt arī, tas jau neatiecas tikai uz softu, tas jau attiecas arī uz Exactly. Un programmatūrā tas pat ir drusciņi vieglāk, jo tad, kad tie dzelži nokļūst dažādās kombinācijās uz lauka, teiksim, mums ir
5 dažādi aparāti, katram ir cita komplektācija. Kaut vai savietojamības nolūkos, tas ir ārprātīgi sarežģīts process, un tad atjaunot visu to floti. Jums ir savas pašiem testa turbīnas? Viena. Viena ir, Jā. Kopēji. Jā. Un mums ir savs lāpstiņas gabals, kur mēs internal robotu šo testējam. Tad mums ir savs, tagad veidojās torņa gabals iekšā mūsu angārā, kas mums būs tieši priekš mazgāšanas testiem. Tad mums ir 4 slāpstiņas tuliņi būs mūsu angārā, kas būs priekš, ko mēs varam izmēģināt uzvilkšanu, kas ir stacionārs mūsu angārā, bet tur nav reāli apstākļi. Tad mēs taisīsim tās testa lāpstiņas sildāmas un dzesējamas, lai mēs varētu pielīdzināt reāliem apstākļiem viņu. Tas ir visu laiku tāds continuous improvements. Mums vajag kaut kādu veselu vēja ģeneratoru kaut kur tūmā nolikt. Tūmā viņš būtu stipri labāk, jo, zin kā, ja programmētājs aizbrauc līdz tai Ventspilī, lai pārbaudītu kaut kādu konceptu, tas ir tik dārgi tās programmētājas stundas tur, kad dabūt viņu. Bet atkal pārbaudīt, teiksim, tādā izmērā, kā viņu sistēma strādās, viņu nevar tur stāvlaukumā uzlikt vienu krānu, tur ir pilnīgi cita izmēra, un tas ir, nevar realistiski apstākļus dabūt. Jā. Kas ilgtermiņā uzvarēs tīrīšana tām lāpstiņiem, vai tomēr jāiet Labošana. Ražotne uz vietas un quick un swap sistēma kaut kāda tām lāpstiņiem kā tāda? Nē, tas ir tik smagi kaut kāda sāp, jo mēs viņu salabojam. To lāpstiņu mēs varam salabot dienas laikā, vienkārši apturot. Un tā labošana, tas ir tas, ko es teiktu, ka trašien ilgtermiņā tas lielais bets būtu uz to labošanu. Ja jautājumu vairs nav. Paldies! Paldies.